Uzmanību, uzmanību! Ir sākusies parakstu vākšana par to, lai Latvijā notiktu referendums par jautājumu, lai jums būtu iespēja izņemt jūsu naudu, kas ir uzkrāta pensiju otrajā līmenī. Šis ir pirmais solis, kas aizņems 60 sekundes. Parādīšu ātri, kā to izdarīt. Pats pirmais un svarīgākais – atveriet jūsu interneta pārlūkā saiti latvija.lv/PV. Jums atvērsies šāda lapa – parakstu vākšana par tautas nobalsošanas un pašvaldību referenduma ierosināšanu. Spiežam pieprasīt pakalpojumu. Apstiprināt. Atvērsies lapa, kur jums jāautorizējas ar jums ērtāko metodi. Es autorizēšos ar e-paraksts mobile. Kad mēs esam autorizējušies, atvērsies šāda lapa. Mums jāiet otrajā izvēlē parakstu vākšanu par tautas nobalsošanas un pašvaldību referenduma ierosināšanu. Spiežam. Šeit mēs scrollojam bišķīt uz leju, piekrītam lietošanas noteikumiem un pieprasīt pakalpojumu. Atvērsies šāda lapa, tātad parakstu vākšana par tautas nobalsošanu un tā tālāk. Šeit jums ir jāizvēlas, šobrīd tā ir pirmā iniciatīva, ar laiku iespējams viņa būs tālāk, bet šobrīd viņa ir pašā augšā. Viņa saucās grozījumi valsts fondēto pensiju likumā. Šis ir ļoti svarīgi, jo te ir arī citas iniciatīvas. Jums jāskatās tieši šī. Un šai iniciatīvai šeit apakšā ir iepazīties un parakstīt. Spiežam. Vēlreiz varam iepazīties, pa ko mēs parakstamies, un spiežam parakstīt. Vai tiešām vēlaties parakstīt iniciatīvu? Jā. Apsveicu, jūs esat parakstījušies. Lai notiktu referendums, ir jāsavāc 155,000 parakstu, kurus man ir pārliecība, ka mēs savāksim, jo, kā piemēram, nesen notikušajā SKDS aptaujā, kur bija jautāts, ko cilvēki domā par šo iniciatīvu, vairāk kā 70% cilvēku bija par to, lai viņiem būtu šī iespēja pašiem lemt, ko darīt ar savu, pēc būtības savu naudu. Vēlreiz paldies, ka parakstījāties. Uz tikšanos!